Labrīt! Tie, kas ir pieslēgušies šīs dienas webināram par atvaļinājumu daudzveidību, to piešķiršanas kārtību, atvaļinājumu naudas aprēķiniem. Tad mani sauc Inga Zāle, tad profesijas ārpakalpojumu grāmatvedi. Strādāju šajā profesijā jau 25 gadus, un pārsvarā, teiksim, es interesējos padziļināti par darba likumu, un tāpēc webinārus lasu galvenokārt par tēmām, kas saistīts ar darba likumu. Un tas ir darba laika uzskaite, darba samaksas aprēķināšana, vidējās izpējas aprēķini un to daudzveidību, tāpatās arī atvaļinājumi. Jo darba likums mums piedāvā ne tikai ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, bet piedāvā ļoti daudz dažādas atvaļinājumu veidus, un par tiem tad arī šodien šī webināra laikā par viņiem visiem izstāstīšu, kā viņus visus piešķir, cik viņi gari, kā viņi ir jāapmaksā, padziļināti pievērsīšu uzmanību papildu atvaļinājumiem un ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam, jo ikgadējais atmaksātais atvaļinājums uzkrājas jau no pirmās darba dienas, un ja darbinieks pārtrauc darba attiecības un nav izmantojis visu atvaļinājumu, tad ir jāizmaksā kompensācija par neizmantotu atvaļinājumu. Savukārt, ko darīt, ja darbinieks pārtraucot darba attiecības, ir atvaļinājumu pārtērējis. Un ar to visu šīs dienas webinārā. Tātad webinārs mums sākās 9 no rīta, paredzēts uz 3 stundām līdz 12, bet pa vidu būs mazs pārtraukums uz 15 minūtēm pēc pusotras stundas. Tātad 10:30 uztaisīsim 15 minūšu pārtraukumu. Ja jums rodās kādi jautājumi šī webināra laikā, tad droši rakstiet čatiņā. Es tūlītās atvēršu arī jau čatiņu, lai līdz ko parādās jautājums, es viņu uzreiz varu izlasīt, un uz to tad es arī atbildēšu. Tad galvenokārt saturs mums webināram ir sekojošs. Sākumā par visiem atvaļinājumiem, par kuriem nav jāmaksā. Tas ir grūtniecības, dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērnu tēvam, bērnu kopšanas atvaļinājums, atvaļinājumi bez darba samaksas saglabāšanas un mācību atvaļinājumi. Par tiem